Čau visiem, tas Santa, un šodien es izdomāju filmēt Q&A. Es tik sen neesmu vienkārši sēdējis un runājis ar kameru, ka es tagad jūtos atkal riktīgi dīvaini un riktīgi nērti. Tātad, kā parasti, es Instagramā paprasīju jums, lai jūs jautājat jautājumus, jums ir kaut kas jautājums, un jūs jautājāt. Un šoreiz es arī uzrakstīju, ka es atbildēšu uz visiem jautājumiem. Jūs sākāt jautāt visādas interesantas lietas, kuras parasti es nekad neatbildētu, bet, šodien būs tā diena, ka es atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem. Protams, ne tikai ne uz tiem, kas atkārtos, jo diezgan daudz no jums atkārtoja jautājums, kādi jau bija jautāti. Kāds tev telefons? Es iepriekšējā vlogā teicu, es labāk jau telefonu es logoju, un tas ir Huawei Honor 7. Īs vai garš augums? Kāds ir augums man patīk, vai kāds man ir augums, vai what do you mean? Bet es nezinu, man ir vienalga, pēc labāk augumiem. Vai tev ir fanpage Instagramā? Vispār jā! Pirms kādu laiciņa kāds bija uztaisījis fanpage manam Instagramam, bet tur ir tikai viens posts, manuprāt, vai divi, un tas cilvēks ir aizmirsis par to, ka viņš uzsīja fanpage. Tā kā, ja tu vēlies, tad var uztaisīt jaunu. Vai tu gribētu mopsi? Nē, man kaut kā mopši. Es teiktu, to nestāst Laura. Kāda tipa video tev patīk filmēt un montēt? Scenārija ziņā man labāk patīk Emo-Sans video, jo man ir ļoti viegli izdomāt visādas idejas priekš Emo-Sans, jo man tik patīk. Montēšanas ziņā man vislabāk patīk tādi kaut lookbook video, tagad man ļoti sen tādi nav bijuši. Bet vispār vislabāk man patīk filmēt manus vlogus, tā kā ja tu nesako manam vlogu kanālam, links būs aprakstā. Ko tu izvēlētos, ne glītu, bet gudru vai glītu, bet muļķi? Es vienmēr cilvēkā ir daudz, kas vairāk, nevis tikai kā viņa zināšanas vai izskats. Ja tev būtu iespēja kaut kur doties ceļojumā, uz kurien tas būtu? Es gribētu aizbraukt uz, Malibu. Ja tev būtu iespēja mainīt savu vārdu, vai tu to mainītu un kādu? Man ir iespēja mainīt savu vārdu. Jo esmu pilngadīga, es varu iet, kurš var iet nomainīt savu vārdu, bet es to nedaru, ja man patīk mans vārds. Kāda ir tev mīļākā puķe? Man patīk orhidejas. Tāpēc, ka viņas diezgan reti ir jālaist. Sveika! Tu esi ļoti forša YouTuber, skaisti jautra, ļoti patīk tev video. Tātad jautājums. Vispār paldies! Kā tev radās doma, ka vajag filmēt video ar Emo-Santu? Kā tu to izdomāji un vai tev pašai patīk savi video? Tātad par Emo-Santu. Es vienkārši jaunajā gadā negluži jaunajā gadā, bet pirms jaunā gada filmēju video meitiņu tipi jaunajā gadā. Un viens no meitiņu tipiem ir tas, kurš vienkārši ir dusmīgs, neapmierināts, sēž malā un tur saka dzīves mird un ka viņš grib nomirt. Un tad kaut kā es vienkārši kaut kā ar draugiem runāju, ar Austru precīzāk, metos to par Emo-Santu. Un tā, kas tur visu laiku kaut ko pukstēja un šņukstēja. Un es nezinu, man vienkārši kā ļoti iepatīgās tas tēls. Un man likās, viņš ritīgi smieklīgs. Un tā es izdomāju daudz, filmēt video saistībā ar Emo-Santu. Uztais Alphabeta Challenge. Es nezinu, kas ir Alphabeta Challenge, bet ja jūs vēlaties, rakstiet komentāros, lai es uzfilmēju tādu, jo es neesmu prāt dzirdējusi. Kas jauns un jautrs pēdējās dienās ir noticis tavā dzīvē? Es nezinu, bet es aizvakar, tas nav ne jauki, ne jautri, bet es aizvakar, aizvakar netīšām savu kaķi ieslēdz garažā, un viņš visu dienu nosēdēja garažā. No kurienes radies tavs skaistums? Beidz. Tātad šāds jautājums man jau likās, kad es sagaidīšu, kur ir Adrians? Es domāju, ka viņš teikt varētu būt mājās, vai arī darbā, es īsti nezinu. Kas tev no skolas ir labākās atmiņas? Viena no labākajām atmiņām ir, ka tagad maijā, es pirmo gadu gāju uz teātrī, vismaz gāju bērnībā tur, bet tagad valsts zinātnes pirmoreiz gāju teātrī, pirmo gadu, un mums maijā bija izrādes, un tad pirmā izrāde man ir labās atmiņās, ja man ļoti patīk. Vai tev neapnīk tas, ka skatītāji daudz ko zina par tev privāto dzīvi? Es stāstu jums lietas no savas privātās dzīves, ar kurām esmu gatava dalīties, bet, piemēram, kad es izšķīros ziemā, es par to nevienam neteicu, vismaz YouTube ziņā, es par to nerunāju īsti. Un tad man tik daudz cilvēku sāka jautāt un rakstīt un izteikt savu viedokli par visu kaut ko, un man tāds, kāpēc? Kāda ir sajūta, kad ir 18? Vai ir savādāka cilvēka attieksme, kad ir 18? Ja tev būtu iespēja atgriezt laiku atpakaļ, tad kurš gads tas būtu un cik tev tagad gadu būtu? Cik tev tādu gadu būtu? Kāda ir šeit, kad ir 18? Īsti nekas nav mainījies, vienīgais tas, ka es nezinu, var iet pa nakti kaut ko tā gadu apkārt
kaut kas tāds. Es droši vien laiku negriezu atpakaļ, jo lai cik klišejiski tas izklausītos, bet es ticu, ka tā kā viss notiek ar mērķi. Un man diezgan labi patīk dzīve tagad, kā, nezinu, lietas ir iegrozījušās. Un, ja kaut kad agrāk es kaut ko nebūtu darījusi tā, un arī visas kļūdas, ko esmu pieļāvusi, es no viņām esmu mācījusies, esmu mēģinājusi no viņām mācīties, un esmu kļūst par tieši tādu cilvēku, kāds esmu tagad. Un es nezinu, man liekas, ka viss notiek ar mērķi, un es negriezu laiku atpakaļ. Vai būs vēl kādi challenge? Droši vien, ka jā! Jā, noteikti būs kā challenge. Ja jums ir tieši kāda ideja kādam challenge, tad rakstiet to komentāros. Kur tu droši vien dosies mācīties pēc 12. klases un par ko? Man ir vairākas idejas, par ko es gribu mācīties. Es neteikšu tieši kur, jo es esmu tur tikšu, tāpēc es nerunāšu tik daudz par to, bet es gribētu būt kaut kas saistībā ar mēdījiem vai arī režisors, man liekas, ka tā profesija. Nu, kaut kas tāds nedaudz radošs varbūt. Sveika, man patīk tev video. Paldies! Dažreiz pastos, kad garlaicīgi. Tas izklausās tā kā tikai tagad garlaicīgi, jā. Ok, labi, neko. Man ir jautājums, kā tu izdomāji par emosantu, kā tev tā doma radās? Jā, bija tāds jautājums, nu es par to atbildēju. Bet ar pašu emosantu īstenībā, kā pašā sākumā arī, ka es taisīju to jaunā gadu video, man tā doma atnesa maz daudz augstras, ja viņi ļoti bieži kaut ko, mīmoja par to, ka tur nomirt ir labāk. Vienkārši kaut kāds tāds mīms, un tad es no viņas izdomāju par emosantu. Vai tu gribētu savu tetovējumu dabūt nost, vai gribētu jaunu tetovējumu, ja jā, tad kādu? Es īstenībā savu tetovējumu gribētu dabūt nost, jo man liekas, ka viņš vizuāli nav pārāk tāds skaists, man liekas, jo viņš tomēr tā kā, viņš vizuāli ir tāds, nav pārāk tāds ļoti glīts. Bet jaunu es droši vien negribētu viņus pagaidām, man tāds kāds tetovējums. Kad tu biji 13, 14 gados, traka vai mierīgāk, nedaudz pastāst par sevi, kad tev bija tik gadi. Ak, mans Dievs, es biju daudz trakāk nekā esmu tagad. Es tagad esmu salīdzinoši ļoti atbildīga, manuprāt, vismaz daudzās jomās. Bet, kad man bija 13, 14 gadi, ej tu nost. Es biju fucking crazy, tā kā nopietni. Es tur gāju ar draugiem, tusējos apkārt, es tur lietoju alkoholu, tā nevajadzēja darīt, tā kā nepilngadīga dzeršana, tas nav pareizi. Bet īpaši fucking 14 gados. Un arī tajā laikā es dabūju to savu tetovējumu, es pīpēju starp brīžos, tā arī nevajadzēja darīt. Protams, es nebiju visu laiku tur 4x7, bet tur kaut kādā kompānijā ar draugiem, kaut ko tam līdzīgu. Es zinu, tas nav pareizi, tā nevajag darīt, bet tajos 13, 14 gados es biju traka. Pastāsti par savu pirmo mīlu. Ko tu daudz varu stāstīt? Tā kā man pirmās tāds attiecības bija Adrians, un es nezinu, man īsti nav ko stāstīt par to. Kāpēc izšķīries ar Adrianu? Vienkārši dzīvē tā noteikti. Tā kā mēs sākām tikties, man bija 14 gadi, un es nezinu, daudz kas vienkārši bija mainījies no tā laika. Esmu, manuprāt, pieaugusi un kļūst par citu cilvēku. Viņš arī ļoti mainījies. Es nezinu, vienkārši kā attiecības, tu vairs neesi laimīgs. Ilgu laiku viņus liek stīdīties. Es nezinu, vienkārši jādara tas, kas tev padara laimīgu, un dažreiz vienkārši ir tā kā jāieklausās savā intuīcijā. Vienkārši, ja kaut kas tev nepadara laimīgu, tad tev nevajag sev spiest kaut ko tur. Jā. Cik gados tev bija puisis un kā tas sākās? Manas pirmās nopietnās attiecības bija, kad mēs tējām kaut ko, man bija 15 gadi. Tas bija diezgan interesants stāsts. Mēs īstenībā gājām vienā klasē, labi, es ļoti ātri stāstīšu viņu. Mēs īstenībā gājām vienā klasē, un vienu vakaru es biju sasīties ar savu draudzeni, un man nebija ko darīt, un es gribēju piedzerties, jo Santa 14 gados bija atšķirīga Santa nekāda Santa tagad ir. Un es viņam uzrakstīju, pirms tam viņš skolotājs, ka viņš ies uz kaut ballīti, un viņš uzrakstīja, vai es varu tā kā, kas tev būs ballīti, un vai viņi būs, viņš uzrakstīja, ka tā ballīti nenotiks. Viņš piedāvāja divatā iet lietot alkoholu. Un tā mēs divatā aizgājām uz pļavu, piedzērāmies. Un es nezinu, runājām par dzīves jēgu. Un pēc tā laika mēs sākām tur tikties, sarakstīties un kaut ko tam līdzīgi darīt. Nelietojiet alkoholu, ja jums nav 18 gadi.
Kas ir dīvainākais, ko esi izdarījusi šī gada laikā? Es nokrāsoju zaļus matus. Tā labāk patīk dabā atpūsties vai pie jūras. Nu, pie jūras arī kā ir dabā, bet es nezinu. Pie jūras vienmēr viss ēdiens paliks nošains. Vai es teikšu pie dabas. Nu, tā kā, kurā mežā vai pļavā vai šeit kaut kā tā bija domāts. Kādā krāsā tu gribētu norašot savus magus? Tas ir tā kā nagus vai matus? Es pieņemšu, kad matus. Es gribu blondus matus, vai arī es gribu zilus matus, vai joprojām, vai arī, es ļoti arī patīk zaļie mati. Tev ir kāds mājdzīvnieks, kura ir tava labākā draudzene, ko tev patīk vislabāk darīt karstās dienās? Vai man ir kāds mājdzīvnieks? Ja mani pazīsti? Jā, man ir 2 suņi un 3 kaķi. Kaķi. Kas ir mana labākā draudzene? Tev vistuvākās manas draudzenes šajā brīdī droši vien ir Austra, kur jūs droši vien esat redzējuši manos vlogos, ja jūs viņus skatāties, un arī Justīna. Ko tev patīk vislabāk darīt karstās dienās? Man patīk vienkārši gulēt zālītē vai vienkārši sauļoties un klausīties mūziku. Kāds tu biji 12 gados, cik svēri un kāds bija augums, ja atceries? Es galīgi neatceros, kāds bija 12 gados, es pat īstenībā, kura klasē tā bija. Bet 12 gados es vēl ļoti labi mācījos, nedarīju sliktas lietas. Kāda ir tava mīļākā filma un kad pēdējo reizi bija kīnā? Man mīļākā filma, man ļoti patīk Karībiešu pirāti, man patīk Age of Adeline. Un vēl kā vēl kāds, bet tā kā, nezinu, nav tieši viena mīļākā, bet nu kaut kā ir daudz filmas, bet tagad vairs nevar visu paturēt. Un es pēdējo reizi kīnā vispār brīsim sen, man bija kaut kad rudenī, ja nemaldos. Vai tu gribētu strādāt par stjuarti? Kāpēc nē? Kāpēc jā? Man būtu bail, es negribētu, nē. Suns, kaķis. Kafija, kapučīno, rozes tulpes. Es ņemšu cigāriņu kafiju un rozes droši vien. Tu esi kreila vai labroce? Labroce. Es zinu, ka Latvijā ir daudz cilvēku, kuri ir pret rasniem vai kaulainiem un kropļainiem cilvēkiem. Man tas pašai liekas debīli, jo katrs tomēr ir savādāks. Vai tu esi tajā cilvēku bara pusē, ka tev ir vienalga par izskatu un formām, vai tomēr esi pie tiem, kuriem tas nepatīk, un viņi ar tādiem nekontaktēs? Pastāsti, ar ko tu nodarbojies 10-15 gadu vecumā. Tā kā, man liekas, katrs cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Ja cilvēkam kaut kādas var problēmas, tad, tās ir vairāk viņa darīšanas, protams, ir labi tā kā uzturēt sevi veselīgu, taču tomēr, kāpēc tas nenot ar kādu, tā kā cilvēka personībai nav nekāds īsts sakars ar fizisko izskatu, man vairāk interesē cilvēka tā kā personība. Ar ko es nodarbojos 10-15 gadu vecumā? Tajā vecuma posmā es šeit gāju tautšdejās, jo es tur gāju ilgus gadus. Tajā gadu vecumā es labprāt iet, kur es vēl gāju. Mūsdienu dejās. Korī. Man tāds dodas, ko es darīju apmēram. Viena lieta, kā es gāju vēl tajā laikā. Kaut kas ap to. Lietas, ko tu nekad dzīvē nespētu izdarīt. Es nevarētu šeit nokaut dzīvnieku. Kāda ir tev mīļākā krāsa un vai tai ir nozīme? Kāda man ļoti patīk apģērbs nevis pēc balti, tā kā balti krekliņi kaut kas tam vai kaut kas tāds gaišs. Bet tur nav nekāda nozīme. Lai gan man arī ļoti patīk sārkana krāsa, pat arī nav īsti. Ja man būtu iespēja tevi satikt, ja es tev pajautātu selfiju, kas būtu pirmais, ko tu atbildētu un ko tu par mani domātu, es droši vien, ko es parasti daru, man tāds, jā, čau! Man jau šasīt selfiju. Es nezinu, tā kā man nav iebildumi, ka pie manīm nāk un jautā selfiju. Ja tev no suņiem būtu jāizvēlas, kuru ņemt, kādu sunu tu ņemtu, zelta retrīveri, viņi ir tik piemīlīgi. Vai tev patīk lasīt grāmatas? Man patīk lasīt grāmatas, man īsti nav laiks. Un arī acu ārsts teica, lai es īsti nelasu grāmatas. Bet tā man patīk. Telefons vai dators? Noteikti telefons. Kā tu uztver savu dzīvi, vai tu esi laimīga ar to, kad esi nedaudz slavena? Tu esi ļoti skaisti, paldies. Es sev neuzskatu par nedaudz slavenu vai vispār slavenu vai kaut kas tam, jo tas īsti, tas nav ietekmējis man dzīvi. Tādā ziņā tā kā, es nezinu, bet esmu priecīga ar dzīvi vispār. Kādēļ tev nav draugs, ja esi tik skaisti? Tas man vienmēr licies dīvaini. Vispār man ir draugs, bet otrkārt, manuprāt, cilvēkam nevajag otru pusīt, lai viņš uztos tā kā, izskatam nav īsti saistība ar to, varbūt ir, es īsti nezinu, bet tev nevajadzētu otru pusīt, lai justos, nezinu, pilnveidots vai kaut kas tam līdzīgs. Kāpēc? Es nemāku paskarot savu domu. Es tā, ka jūs sapratāt. Vai tev nav bijis tā, ka tev skolā skrien pakaļ un bļauj uztaisim selfiju vai teiktu bush baby? Manuprāt, kad nē, nav gan. Lai gan nē, vienreiz
vienreiz es iegāju no kabineta un tur bija bariņš ar mazākās klases, nu tā kā bišķiņ kodiem jaunākiem cilvēkiem, un tad teica bušbēbijs vai kaut ko tam līdzīgs, es nesaprotu, ko tieši. Ko tu darītu, ja būtu ieslēgta 24 stundu vienā istabā ar savu klases biedru, bet tu ar viņu īpaši labi nesadzīvo, tā kā viņš ir tavs draugs, bet mēdz tevi apsmēt, kā viņš ir mans draugs. Lai gan nē, man draugi var mani apsmēt. Tā kā nevis slikti, bet tā smieklīgā ziņā, bet nu ko es darītu? Neko. Kaut kas turēt telefonā. Kāds dziedātāja grupa tev patīk, ko tu dari brīvajā laikā? Man patīk One Republic, Ariana Grande, Maroon 5, Carnival, Jūtprāt vētra, Marina and the Diamonds, Melanie Martīnes, ļoti daudz dziedātāju, es nevaru visus nosaukt. Kur palika tava skaistā matu krāsa, ja tu domā, mana zaļā matu krāsa tev izmaskājās? Kur ilgāk pavadu visvairāk laiku? Ja esmu pilsētā, es droši vien, man nav neapskas kādā maksimā varbūt, es nezinu. Skolas laikā droši vien es visvairāk gāju pēc stundām pat baleriju. Ja tev YouTube iedotu ļoti daudz naudu, lai tu papildinātu savu filmēšanas aprīkojumu, ko tu pirktu. Es apgriektu droši vien vairākas kameras, tur apgaismojumu. Es pat varētu nopirkt studiju, kur to visu filmēt. Ok, es mēģināju atbildēt visiem jūsu jautājumiem, es ceru, ka es nevienu neizlaidu. Tā kā lasot, un tie, kuri atkārtojās, tos arī nelasīju vēl vienreiz, jo daudz no viņiem atkārtojās. Un paldies, ka skatījāties šo video. Es ceru, ka viņš nesanāca beigās pārāk garš, bet ka sanāca gan. Un es ceru, ka es nerunāju pārāk ātri, jo es centos runāt salīdzinoši ātri, lai šis video nebūtu nenormāli garš. Uzspied like, ja tev patika, piesako manam vloga kanālam, jo tur es laiku video biežāk nekā šajā kanālā. Un tiksimies manā nākamajā video, kā arī piesako man bušbēbiju Instagramā, ja tu gribi paprasīt jautājumu nākamajam video. Man beidzināja pārāk ātri, un tagad vairs nav gaisa.